Labdien, jā, paldies par pieteikumu. Par to tēmu man jāpiemina, ka tas nebūs tāds apskats par konkursiem ļoti, par visiem konkursiem vai visaptveroši. Tas būs vairāk koncentrēties uz, varētu teikt, pāris projektiem Vecrīgas dienvidu daļā. Te mēs redzam, kā gan es sapratu sēžot diezgan aizmugurē, ka ekrāna apakšdaļa diezgan grūti redzēt, bet kaut mēģināšu paskaidrot, kas man tur rādīts vietām. Tad es daudz nekavēšos pie paša tā 83. gada reģenerācijas projekta, kas tika apskatīts jau Caunes kundzes priekšlasījumā. Es tik par to kaut kādā ziņā manā tajā pieteikumā ir tā tēma izklāstīta, tās galvenās teorētiskās nostādnes. Tātad par tām atšķirībām mēs varam teikt, ka reģenerācijas projekta pamatnostādnes vai vadlīnijas kaut kādā ziņā ir ļoti lielā mērā pamatā tiem vēlāk Vecrīgas būvnoteikumiem 93. gadā pieņemtajiem, gan arī Rīgas vēsturiskā centra plānā, tam, kas attiec uz Vecrīgu. Tomēr ir arī manāmas atšķirības, kas tajā reģenerācijas projektā bija krietni savādāk, un es mēģināšu tās parādīt ar kādām ilustrācijām. Jā, šī tā Vecrīgas dienvidu daļa, tātad tās ielas starp Mārstaļa kungu Minsterejas ielu, un arī starp 11. novembra Krasmalu no vienas puses un 13. janvāra ielu. Un tur apakšā ir tāds pirmskara laika plāns, pirms Pirmā pasaules kara laikiem, kad šis kvartāls, kas ir šobrīd starp Mārstaļa kungu Minsterejas ielu, kad tur bija vēl divas mazas ieliņas, tā Trauksmes ieliņa, kas ir mēģināta atjaunot tajā jaunajā ēkā, kas uzcelt Verveiksnes pirts vietā, gan arī tā mazā Minsterejas iela. Jā, tātad šis ir fragments no reģenerācijas plāna, un tur mēs varam redzēt šos divus kvartāla daļas, kam es pievēršos. Viens tas pasta kvartāls, kas jau tika pieminēts, tātad vecais Rīgas pasts, un pasta sēta ar to pagalmu. Un tā reģenerācijas projekta būtība vai teiksim, tās galvenās vadlīnijas vai ieteikumi bija attiecībā uz Rīdzenes upi saglabāt, neapbūvēt šos kvartālus, lai kaut kādā ziņā parādītu, kā Rīga ir veidojusies. Tās Rīgas attīstības robežzīmes kaut kādā ziņā būtu nolasāmas arī pilsētu vidē telpiski. Un izmantot šo iespēju, ka kara laikā tā apbūve ir nojaukt, zaudēt, tad to izmantojot, mēs bija doma par tādiem kā baseiniem vai publisko ārtelpu, kas ar labiekārtojumu elementiem, ar līmeņu starpībām, ar baseiniem kaut kādā ziņā iezīmēt to Rīdzenes gultni, ļaut to sajust ne tikai skatoties kartē vai no Pētera baznīcas torņa, redzot to līkumu, bet arī ejot pilsētas telpā. Un otrs ir šis gals starp Mārstaļa un Minsterejas ielu, kur saglabāts ir neliels fragments, apmēram 20 vai 25 metri tā Vecrīgas nocietinājuma sienas, kas ir saglabājusies. Un arī šeit bija tā doma, ka tos caurumus vai Vecrīgas perimetrā saglabāt tur, kur redzams, caur tiem ir no ārpus, teiksim, senāku Vecrīgas apbūvu, kā šajā gadījumā tas ir runa par Daneršterna namu, gan arī par to mūri, tā lai būtu nolasāms, kāda šī vieta ir bijis laika gaitā, tādā ziņā reģenerācijas gaitā parādot to dažādus attīstības slāņus. Un ir tas arī domāts par to Mārstaļa torņa rekonstrukciju. Jā, tātad par
šodienas, teiksim, kā mēs šodien, ko daram ar Vecrīgu, tas ir kaut kādā ziņā iekudēts, ielikts tajos Vecrīgas būvnoteikumos, kas tika pieņemti 93. gadā, kam autors ir lielā mērā Andrejs Holcmanis, kā arī tajā Rīgas vēsturiskā centra plānā, kas to jau daudz vairāk sīkāk šeit jūs redzat, protams, ka šī karta jau ir veidotos digitāli un jau daudz smalkāk un sīkāk un daudz vairāk, bet, protams, mums jānovērtē tas darbs, kas tika izdarīts jau tajā reģenerācijas projektā, teiksim, tā izpēta, kas turpat 10 gadus gandrīz vai vairāk kā 5 gadus tika veltīts, lai teiksim, apsapkot katru kvartālu, katru ēku un izvērtēt un arī saprast, kā Vecrīga ir veidojusies. Šeit mēs redzam tā galvenā, ko es gribēju rādīt, ka šeit jau ir runa par būvlaidēm, nav vairs runa par kaut kādām atstātām tukšām telpām vai Rīdzenes upes respektēšanu, bet jau ir stingrs būvlaids atjaunot vēsturiskos kvartālus. Kvartāls, kā tie izveidojās 19. gadsimtā, teiksim, kaut kādā ziņā blīvi apbūvējot tos un zaudējot tās iepriekšējās pilsētas telpas zīmes, kas liecinātu, kā Vecrīga ir augusi. Jā, šeit ir fragments no tā maketa. Tur gan jāsaka, ka tas ir tas pats reģenerācijas projekta makets, bet tomēr reizē arī kā nav, jo šeit neparādās pilnībā tās idejas, kas bija likts tajā reģenerācijas projektā, jo, kā jau Caunas kundze sacīja, tas makets bija sajaukts un daļai zaudēts, un viņš tika salikts atkal pa gabaliem, un tā pilsētas arhitektu biroja iniciatīva bija parādīt, teiksim, iekļaut tās jaunās vietas, kas, teiksim, pēc 83. gada jau pēdējos 20-30 gados ir no jauna radušās, vai, teiksim, atjaunojot kvartāls, kā šeit, piemēram, šis stūrs vai tas kvartāls Varavīksnes Spirts vietā, saucamā Rīdzenes rezidence, bet reizē šeit mēs kaut ko redzam arī Pasta kvartālā, tā doma par baseiniem. Šeit no mūras nekādā veidā nav parādīts un vienkārši tukšums atstāts. Jā, tas ir makets, kas stāv Rācnamā otrā stāvā. Pievēršoties pie tas, kas jau izdarīts, tātad tas kvartāla gals pret Kungu ielu, visiem labi pazīstamā ēka, kas daudziem droši vien liekas ļoti masīva un arvien vēl diezgan tukša un neapdzīvota. Jā, kāpēc tieši tas Vecrīgas dienvidu daļai pievērsos, jo tā kaut kādā ziņā ir iezīmē, jo tā vismazāk ir, teiksim, visvairāk varbūt cietusi kara laikā un arī padomu laikos kaut kādā ziņā nolaista bijis, bet tie reģenerācijas un revitalizācijas procesi ir salīdzinoši mazāk skārši, un šī tāda ir vienīgā ēka, kas ir šobrīd ir atjaunot šajā vietā vai, teiksim, atjaunot kvartāls, kā kvartāla struktūru. Un, protams, šī diskutablā Trauksmes iela, kas ir fiziski ir atjaunota, bet nav pieejama publikai, bet, protams, tas varbūt nav tas katrā ziņā ļauj kaut kādā ziņā cerēt nākotnē, ka tas tā varētu būt pieejama. Jā, un tad sīkāk par to Pasta kvartālu. Vispirms ir vecais jau minētais Marinas Krasņikovas diplomdarbs, kur arī strādāja šajā pučiņu grupā, un vairāki diplomdarbi tika, vairāk studenti pučiņu vadībā, arī kaut kāds diplomdarbs atsevišķas Vecrīgas vietas kaut kādā ziņā apskatīja vai interpretēja un lika priekšā, kāda varētu būt šī pilsētu vide nākotnē no tā skatu punkta raugoties. Tātad galvenais, ko var teikt, mēs redzam, šeit gan viss aplūst melns, šos nezinu, vai visi redz, tāda vēsturiskā Pasta ēka, kas te ir redzams tas stūris, starp Kungu un 13. janvāra ielu šodien, un atjaunot Pastas ētu kā noslēgtu iekškvartālu telpu, kā pagalmu, bet reizē pret Mārstaļu ielu, pret Minsteres ielu, atvainojos, atstāt šo tukšumu, kā jau tas bija redzams tajā lielajā plānā. Un kaut kādā ziņā arī doma par baseinu, par reminiscenci kā no Rīdzenes upes, kaut kādā ziņā to
gan ar telpu, gan ar labiekārtojumu un ar ūdeni atgādināt, ka šeit ir bijis tā Rīdzenes upe. Tā ideja, kas praktiski jau šobrīd ir atmesta, varbūt vēl Līva laukumā kaut kādā ziņā tā tiek interpretēta, tā varētu teikt. Jā, un tad daži projekti, kas ir jaunākas, varbūt tiem daudz tur nepieskāršos. Daudz neiedziļināšos, jo droši vien daudz mums atcerās tādu 10. gada konkursu Marriott viesnīcai. Un tur tas galvenais uzstādījums no pasūtītāja puses bija 160 numuriņu viesnīcai, kas nepieciešami, kas līdz ar to no vienas puses kā ļauj cerēt, ka vecerīgi šajā ļaut iegūt šim vecerīgas galam kaut kādu jaunu dzīvību, bet no otras puses, protams, tas apjoms ir ļoti milzīgs, kas arī izpaudās projektos, atspoguļojās tātad. Šie projekti tāda ziņā kaut kāda ilustrācija tiem būvnoteikumiem un pēc kuriem šobrīd vecerīgi tiek veidot un kāpēc mēs iegūstam jaunās ēkas tādas, kādas tās ir. Kas tātad atjaunoja to 21 metra dzegas augstumu. Protams, tur tie kaut kādā ziņā tiek runāts par to, ja ēkas ir šaurāks, tad ēkas platums plus 6 metri, bet tas tik un tā, protams, ļauj būvēt ļoti augstas ēkas, kas tiek arī, protams, izmantots ne tikai augstuma ziņā, bet arī blīvuma, un ko mēs redzam jau no blakus esošā Rīdzenes kvartāla. Un tāpēc šī, ko mēs redzam, tā tendence aiz tiem slīpajiem jumtiem vai slīpajām fasādēm, kas bieži vien nav nemaz jumti, maskēt, teiksim, to milzu apjomus. Un šeit tas diskutablākais droši vien bija tie slīpie stūri, kas kaut kādā ziņā dod apjomu, asprātīgi varbūt risina papildus vēl kvadrātmetrus un kaut kādā ziņā mēģina atrisināt to problēmu ar esošo ēku. Kā sadzīvot, kā tos mērogus sajūgt kopā. Galu galā konkursā tika iesniegt 17 projekti, bet tā īsti pirmajā brīdī neviens netika atzīts par uzvarētāju, bet tika 3 virzīti tālāk, un tad tas Igauņu arhitektu birojas Plus, kā jūs ziniet, Indreks Almans ir šobrīd Igaunijas arhitektu savienības priekšsēdētājs, bet šis gan nebija tieši viņa projekts, bet šeit, jāatgādina vēl, ka tas bija fasāžu konkurss kaut kādā ziņā, jo iepriekš bija plānojums un apjomi izstrādāt, bet, protams, arhitektu biroji kaut kādā ziņā piedaloties konkursā arī interpretēja un mainīja to plānojumu, ko mēs varēsim redzēt no nākošajām bildēm. Un tātad, kas šim tika uzteikts tieši tas fasāžu dalījums un mērogs, reizē, protams, pārmests par pārkarēm kā vidēji svešu, frivolu, kontrastējošu kompozīcijas paņēmienu, kas līpie stūri diskutējumi, bet, ka principā atbilst noteikumiem pilsētu būvnieciskai kvalitātei. Un tad, protams, tā diskusija žūrijas locekļu, teiksim, starpā var redzēt, kas arī ir atspoguļots A4D kaut kādā ziņā. Tas īstenībā nav tik bieži gadījums, kad žūrijas viedokļi, žūrijas diskusijas būtu redzamas, teiksim, tiktu publiskot šādā ziņā. Un tāpēc vēl ar mēs varam atgriezties un sekot, kādas ir bijušas tās domas tajā brīdī. Tad par to, vai būvēt šādas kompleksus, šādas ēkas, kur ir ļoti daudz, vairākas ēkas kopā, kas veido kvartālu, vai tiem jāizskatās kā vienai ēkai, vai jāizskatās kā dažādām. Jā, es tālāk daudz nekavēšos, šeit Jaunromāna Nābels piedāvājums, tam te var plānu labāk redzēt, tas interesantākais bija droši vien tas atvērums, kas šeit ir parādās arī vizualizācijā. Par fasādēm es pat neiedziļināšos. Tas bija 3. Boris Krutika, Eliņas Dovi Borovs projekts, kas arī tika izvirzīts, bet, protams, arī ar dažādām atrunām un iebildēm. Bet es mazliet varbūt vairāk gribēju pakavēties pie samplinga projekta, kas tika, protams, izmests kaut kādā ziņā, jo
jo neatbilst Vecrīgas noteikumiem, neievēro perimetrālu apbūvi, bet, kā mēs redzam no plāna starp gar Minsterejas ielu, tas bija vienīgais projekts, kas saglabāja šo ozolu, kas bija kā vēlēts un vēlams. Reizē, protams, tie noteikumi vai konkursu uzstādījumi pretrunīgi, prasīt perimetrālu apbūvi un reizē saglabāt ozolu. Un kaut kādā ziņā šis varbūt ir kaut kādā ziņā tuvāks tam reģenerācijas projektam, kas tika izstrādāts pirms vairāk kā 30 gadiem, ar to, ka tas kaut kādu to pilsētu telpas kvalitāti un dažādību kaut kādu ievieš. Tas, kas, protams, ir pretrunā ar to perimetrālās apbūves domu. Un kaut kādā ziņā tas tiecas, kā mēs redzam pēc tiem apjomiem šajā virsskatā, kā skaidri necenšas slēpties aiz slīpējām fasādēm, taču līdz ar to tas, protams, ir arī sveši pilsētai. Un tad tas otrs piemērs, otrs kvartāls vai kvartāla gals pret šo es droši vien nepakavēšos. Šis ir Modra ģelža priekšlikums kā Mākslinieku savienības ēkas otrajai kārtai. Tad šī ēka pret Krastmalu sanāktu starp tagadējā mākslinieku māju tajā pusē un meliorācijas ministri te Danenšteina namu redzam. Bet tas neiedzinoši. Šis tik jau pirms dažiem gadiem Jānis Lēnieks aprakstīja arhitektūras žurnālā. Bet te bija tas, ka tie divi laikmeti. Viens bija 72. gada priekšlikums un šis ir 90. gadā, kad it kā Modras ģelzs pie tā atgriezies. Faktiski jau bija doma jau sākt celt, bet tas dažādu peripētiju rezultātā nenotika. Viens iemesls tas, ka teiksim, tas Modra ģelža projekts bija kaut kādā ziņā pārāk izsmalcināts varbūt tām celtniecības iespējām, kas bija tajā laikā. Pārāk daudz individuāli projektēta konstrukcija un mezglu. Tajā 90. gada projektā mēs redzam, kā Modras ģelzs ir mēģinājis varbūt respektēt tās reģenerācijas projekta atziņas un prasības. Un te ir doma par to Mārstaļu torņa rekonstrukciju un saglabāt. Protams, ļoti švaki var redzēt, bet ir tā siena saglabāta it kā ārpusē. Kaut kādā ziņā viņa pirmajā variantā viņa bija kā ēkas daļa, kas ienāk, teiksim, iekštelpā. Šeit viņa ir aiz stikla. Jā, un tad ir konkurss, kas notika pirms 2 gadiem. Un vienkārši parādīja divas versijas tiem uzvarētāju projektiem, ar ko viņas atšķirās, kāpēc tas plāns ir ievietots. Viena ir kādreizējā tā mazā Minsterejas iela, pret to, ka pavērtos pret Danenšteina namu, ka būtu redzams no šī pagalma. Un otrā, teiksim, tā ēka ir lielāka. Un tad šis pats projekts jau tālākā stadijā, šā gada versija, kāda jau domāts ir celt, jūs droši vien liels atšķirības varbūt neievērojat, bet, protams, ja skaitītu, tad mēs redzam, ka pie uzvarētāji, kas bija Palesta arhitekta sadarbībā ar Dēra arhitektiem, un otro vietu ieguva Legzdiņš un partneri. Un mēs šeit redzam, ka Legzdiņš un partneri jau ir daļā, jau ir piedalās liekas, šo vienu ēku projektē. Bet kādu vēl atšķirību mēs redzam, ka šeit kādreizējo 6, kas bija pirmajā variantā 6 stāvi, šeit jau ir iespiesti 7 stāvi, ko mēs varam redzēt līdzīgi no Legzdiņa projekta arī tai viesnīcai, kas ir apmēram pret autoostu. Jā, tātad pie tādiem secinājumiem tātad mēs varētu teikt, ka šīs divas atšķirīgās it kā pieejas, kas, protams, tas reģenerācijas projekts kaut kādā ziņā ir pamatā tiem procesiem vai tai attīstībai, ko mēs pieredzam Vecrīgā šodien. Bet, teiksim, tās atšķirības ir, ka reģenerācijas projektā bija vairāk varbūt domāts par publisko telpu un par kaut kādu pilsētu vidas daudzveidību. Un, protams, tā izzinošā vērtība, ka saglabāt tās Rīgas izcelsmes liecības redzamas kaut kādā ziņā, eksponēt tās papildus. Un tam bija tādas zināmas interpretācijas iespējas varbūt lielākas nekā tam projekta kā vadlīnijām, nekā, teiksim, tas ir tajos apbūves noteikumos, kur tas daudz stingrāk ir, teiksim, Vecrīgas apbūve regulēta, un ar to mēs redzam, kāda tā ir.
Jā, bet no otras puses varbūt būvnoteikumi un tas RVC saglabāšanas attīstības plāna iestrādes, iespējams, tās varbūt veido vienotāku, homogēnāku vidi, kaut arī varbūt blīvāk apbūvēt ar mazāku publisko telpu. Tāda varētu būt tie secinājumi galvien reizē kā tāds atvērts jautājums. Jā, paldies.